Sveicināti! Šajā skaistajā brīnišķīgajā dienā gribu tev atgādināt, ja tu esi ticīgs cilvēks, kas ir tā atšķirība, kas ir tas, uz ko mēs paļaujamies. Ja? Jo citreiz mums liekas, ja mēs esam kļuvuši ticīgi, ja mēs esam kristieši, tad mēs esam kaut kādi, kaut kāda superrasa, ja? Kaut kā īpaši atšķiramies no neticīgiem cilvēkiem. Un zināmā mērā tā, protams, ir patiesība, jo mēs patiesi atšķiramies no neticīgiem cilvēkiem. Bet kas ir tas, kas mūs atšķir no neticīgiem? Tad tā atšķirība ir tikai un vienīgi tajā, ka mēs, ticīgi cilvēki, esam apzīmogoti ar svēto garu. Tad mums ir sadraudzība ar Dievu, mums ir sadraudzība ar Kristu. Mēs varam piedzīvot Dieva godību, mēs varam piedzīvot Dievu dziedinošo spēku savās sirdīs, savās dzīvēs un pat savā miesā. Mēs varam redzēt šīs zīmes un brīnums, un tas notiek nevis tāpēc, ka mēs esam to nopelnījuši, ka mēs esam kaut kādi īpašāki, kaut kādi labāki, bet tikai tāpēc, ka mēs esam noticējuši evaņģēlija vēstī, jo mēs un katrs cilvēks tiekam izglābti no Dieva žēlstības caur ticību šai žēlstībai un nekā savādāk. Tiklīdz mēs mēģinam kaut kā savā spēkā sevi izglābt, ja? Vai tā būtu kāda īpaša garīgā praksa, vai tas būtu varbūt tas pats bauslības ceļš, kas ir vecā derība un uz šo dienu ir atcelts, tā mēs momentāli ieveļamies paštaisnumā, un paštaisnums ir tas grēks, kas mūs atdala no Dieva godības izpaustas realitātes mūsu dzīvē. Jo tātad nevar būt divi kungi, ja? Ir vai nu viņš ir tavs kungs, vai tu esi savs dzīves kungs. Un tad, kad mēs atzīstam patiesību par to, ko Dievs ir izdarījis uz krusta, tas ir mūsu pazemības akts, tā teikt, Dievu priekšā, ka mēs sakam, tikai tev vienam kungs viss gods un pateicība, tu viens esi izdarījis to, ka mēs varam būt šodien sadraudzībā ar pašu Dievu, ka mēs varam būt pestīti viņā. Un tāpēc es pielūdzu tevi un es pateicos tev, mīļais Jēzu. Es esmu laimīga, ka man ir dots svētais gars, ar kur es varu būt sadraudzībā un kurš manā sirdī dzemdina gara augļus. Cik ātrs vai lēns ir šis process, tas ir ļoti individuāli un tas, protams, ir daudzējādā ziņā šeit gan arī atkarīgs no mums pašiem. Ja? Cik mēs joprojām vēl cenšamies iet šo paštaisnuma ceļu, jo ir jāpaiet kaut kādam laikam. Cilvēks nevar varbūt iespējams kāds var uzreiz tā momentāli pārslēgties, bet pārsvarā tas ir tas klupšanas akmens, kad cilvēks atkal un atkal mēģina paļauties uz savu spēku, uz savu gudrību, uz savu varēšanu, uz kaut kādu savu pēdiņās svētumu, tādēļ, ka mums nav nekāda sava svētuma. Ja? To arī saka svētie raksti, ka neviens cilvēks nav uz zemes tāds, kurš nav sagrēkojis. Visi ir sagrēkojuši, visi ir zaudējuši Dievu godību. Ja? Pēc Ādama un Ievas grēkā krišanas mēs tikām atdalīti no šīs godības. Bet Jēzu Kristu mēs to tūlīt atkal saņemam atpakaļ caur sadraudzību ar svēto garu, un tādēļ vienīgais, kas no mums tiek prasīts, ir palikt šajā sadraudzībā ar svēto garu. Un to izdarīt mēs varam, paliekot ticībā tai mīlestībai, ko Dievs ir parādījis pret katru cilvēku uz krusta Golgātā 2000 gadus atpakaļ. Āmen.